Kaija no jūras un projām skrien, tā tu atnāci mani sargāt, projām aizgāji kā arvien. Ja tu atkal atpakaļ nāksi, redzēsi jūrmalu, kailu un sēru, un tu dvēselī meklēt sāksi, kuru tev vakar vēl vaļā vēru, bet tā Kaija virs jūras lido, dvēsele nosala, kad biju viens, tumšo ūdeņu vidu, vientuļa zeltā ugunis skrien. Tas ir domāts jauniešiem. Sveicināti. Labdien. О чем? Чай нравится? Чай вкусный? Чай хороший, прекрасный. Фруктовый. Не нравится. Jūs stāstījāt par to, ka jūs policists apbiežo. Pastāstiet lūdzu par ko un kāpēc? Tā uzreiz grūti pateikt, kāpēc. Nē, ļoti jauki policisti iet garām, smaida. Viens otrs pat man, kā saka, iemet, kāpēc viņi par to, ka es tur dziedu. Ja. Tajā brīdī, tad, kad es nedziedāju, smēķēju, atpūtināju savu balsi, gāja garām viens tāds negants policists, municipālais, pašvaldības, vai ne? Un kāpēc tu mango naudu? Es saku, es nemangoju, es dziedu. Viņš saka, es nedzirdu. Es saku, tūlīt es uzdziedāšu. Es sāku dziedāt, viņš saka, aizveries. Tu nedziedēji, tā, ka es gāju garām. Tu tagad izdomāji, ka tu pēkšņi dziedāsi, jā. Pazūdi. Tur vēl viens zēns stāvēja. Viņš tiešām mangoja, jā. Viņš mango. Tas 19 gadi, jā, tam puiši? Jā, puisis, jā. Mēs esam pamanījuši, viņš ir no Dobeles. Jā, iespējams, jā. Viņš tāds garš, viņš stāv kīpē, viņam vēl uzraksts ir gribu ēst. Gribu ēst, tieši tā, jā. Es no viņa aizņēmos arī gribu ēst, jā. Хлебушка? Ir vēl maizīt kādam lūdzu? Так вкусно. Я давно не ел. С чем был хлебушек? С сыром, с колбаской. Viņu aizdien projām, es paliku uz vietas. Viss kārtībā, nekāda problēma. Kas notika ar jūsu draugu, kur viņam tāds sasists? Cik viņš man stāstīja, ka viņš esot vienam policistam prasījis ceļu. Viņš bija apmaldījies. Laikam piedzēris bija, vai ne? Prasīja ceļu uz kaut kādu vietu. Tie saka, nāc līdzi. Aizgāja līdzi, lūdzu, paņēma un šitā un saklapēja viņu. Ne par šo, ne par to. Tā pašvaldības policija vai krimināla? Pašvaldība, Dabela, Ziļoni, jā? Jā, zaļie. Kas ir jādara, lai nekļūtu par bezpajumtnieku? Nedzert šnabi. Nedzert šnabi. Un tad galviņi strādā, un tad viss notiek. Kaut gan es esmu šodien izdzēris, es jau nezinu, 1,5 litru droši vien, bet, es varu pa diegu noiet, jā, vajag, lūdzu, nav problēma. Es varu mašīnu vadīt, nekas nenotiks. Parādīsiet, kā pa diegu noies. Bet lūdzu, lūk, nekāda problēma. Es pat, mazliet tā kā it kā ir jau tā, ne šā, ne tā, bet pat neskatoties, es varu iet. Visu labāko. Ko darīt tā, lai nenokļūt uz ielas? Ko vajag darīt priekš tā? Strādāt un mācīties. Kur jūs iemācījāties šādi dziedāt? Man mammīte bija dziedātāja no laika gala, cik es atceros. Vectēvs ar akordeonu spēlēja uz ielas muzikants bija. Tas kaut kā gēnos nāca līdz. Un pie tam esmu dzimis 7. maijā. Tā ir radio diena, tātad muzikālā diena. Ar to viss ir izteikts. Vai jūs draugos vai Facebookā esat? Jā, draugos esmu. Kā es varu atrast? Gunts Ozoliņš. Un, ja gribat tur paklausīties man mūziku pār 200 dziesmām, lūdzu, ar visu sintezātoru, ar ģitāru, visu kaut ko. Jā? Jā. Muzikants Guntis vai Gunts Ozoliņš muzikants. Cik maksā nosvērties? Dārgi. 30.
Centi. Tas ir normāli priekš 24-gadīgie jaunieši. Cik augums? 1,70 m. Bišķi pa daudz. Kāds grib vēl nosēties? Kāds grib? Mendocino, piaceste di te. Kā lūdzu? BNS vai Leta? Kā? BNS vai Leta? Ziņa aģentūra, es domāju. Es neesmu no ziņojuma. Viņi grib, Viņa, jā, grib.lv, jā? Nē. Re, kur ir atnesis viens anotais 3 cepurus izvēlies, kā tu gribētu no viņām? Jā. Nu tātad, kāds vārdā uzvārdā, kā jums? Tomas Gadišs. Tomas Gadišs, man un Garīts, mans Mārtiņš, kā zina. Man lika izvēlēties kādu no cepuriem. Es noteikti to lielāko ēnu ņemšu savā pārziņā, lai būtu spilgtāka, montāža. Jā, piemēru. Jā, es varbūt tās apmērīšu, piemērīšu. Varbūt tās tā ir ciešāk, bet varbūt tās tā ir glītāk. Vat šādi jau būs glītāk. Redziet, paskatieties. Jā, un vēl pēc tam sneakers. Jā, neviens jau, bet tā ir tāda mazāk un tam dēļ arī nederēs. Sneakers ir visa laba lieta, ar ko labi beidzās. Jā, viss 3, kā zināms, bet vai es atvainojos? Jā. Parādies. Bet tāda pārāk šaura īstenībā. Tāda. Jā, un tad mēs paskatāmies, jā, un tuvāk, un noteikti ir savādāk nekā vienmēr, jā? Skatītājiem. Jā, droši. Un ir noteikti savādāk. Vēl bija kaut kas... Un vēl kaut kas man! Parādi, Mārtiņ. Jā. Kas tur ir labs? Tur kas varētu... runcim vēderā? Zinies, ne. Kaķi maisā, zini? Jā, šis tas noderīgs. Noderīgs? Jā, nu šis tas noderīgs, jā. Negrib parādīt, jā? Nē, tas ir vienmēr, Edgar. Krūš. Kaut kas no Gribu LV? Jā, kaut kas no Gribi. Jā. Ir tāda? Gribi tēju silta? Jā, ar lielāko prieku. Ar jums noteikti iedzerš. Es gribēju jums arī pajautāt... Kam ir krūzes? Kam ir kāda krūzīte kaut kā? Ir, jā, viss ir, jā. O, super. Ir, labais. Klausās, kāds man pievienosies, ir tikai rītā. Es saprotu to, ka jūs esat mūsu sekotāji tieši. Un jūs, teiksim, filmējat, jā, puskrūzīte. Jā, paldies. Es gribēju pajautāt, vai jums tiešām ir iepaticējis tas, kad ir, teiksim, Latvijas televīzijas pirmais kanāls iespējamais? Vai jums ir iepaticējis viss tas, kā mēs to pasniedzam un ka tas objektīvs, nesamākslību? Vai jums šis te ir piemērotāks? Un tam dēļ jūs, teiksim, tā kā sakojat un esat ēna uz doto momentu mums? Tieši tāpēc. Tikai tāpēc, Mārtiņu, bet vai jūs pieļaujat nemākslotību dabīgumā, kā pasniegšanas veidu sabiedrībai? Jā? Jo šeit ir 1, 2, 3, 4 kameras. Nu, jūs varētu atbildēt vārdā, uzvārdā. Kā jums bija? Aksels Freimans. Jā, nu vot. Nu, un kas jums tieši dabiskums? Vai tas izpaužās, teiksim, kā samākslotība? Vai arī kaut kur mēs pārspīlējam? Tikai dabiskums. Tikai dabiskums. No, Regurēta, tie ir mūsu sekotāji, jā. Jā. Kā tev viņi? Es domāju, ja es varētu nostādīt jūs, teiksim, priekšgalā vārdā jums. Rainis. Un uz vārdā? Grimbergs. Un jums pārējais tikai vārdus nosauciet katrs. Aksels. Aksels, un jums? Toms, jums? Ritvars, jūs? Lūcija. Kā? Cik daļi. Un tā arī ar to arī mēs sākam un arī beidzam, un arī ar to mēs arī pabeigsim. Varbūt varētu kaut ko jaunajiem pamācīt. Tieši par ko un ko? Horeogrāfiju. Horeogrāfiju, dejā? Jā. Jā, ar lielāko prieku. Jums varētu būt kāda pildspāva lapiņa vai kaut kas tāds uz priekšu apakaļu? Ne. Horeogrāfiju? Jā, var kustības vienkārši, dejas kustības. Bet tikai es būšu tāds pišķiņ nedaudz arčī savādāk. Tātad mēs esam 2, 4, 6. Tātad tā. Labi. Vajag to? Nē, jūs paši esat lapiņas. Tātad tā. Jūs šādi. Nākat. Nebaidiet. Jā, arī tā var. Un jūs šeit vidū. Bet tikai šādi. Un tātad tā.
Jums ir, jūs atcerīt. Jūs labi, jūs esat nostājušās. Jā, jums ir jāsadodās rokās, te. Šādi. Un tātad, jums ir jāstāv, jums ir kaut vai šādi, jā. Parādi kustības, Mārtiņ, kādas? Nu, kaut vai šādi. Jā, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jums ir uz 3. piekdaļu uzreiz jāvāk ir līdz šai līnijai. Apējot apkārt pulksteņa virzienā, rādītāja virzienā, 2 reizes. Tātad, un jūs uzreiz pievienojaties nevis šādi, bet uzreiz tik līdz šai vietai, tad jūs uzreiz izretināties. Un meitenes pievienojās. Un jūs paliekat turpat, kurā šādi. Izretināmies, tu pa vidu, jūs šeit kā vienmēr, un tu tieši tāpatās. Jā, tu varētu izlikties, ka tu neko nezini. Jā, arī tieši, tev ir nedaudz šādi. Nē, šādi, šādi. Tā, un uz 3. piekdaļu uzreiz mācam, uzreiz pāri, jūs uzreiz pievienoties uz visu iepriekšējo, ko mēs minējām. Tā ir tikai fragmentācija no 10 sadaļas, jā. Mēs, diemžēl, neesam cienījamie skatītāji izvēlējušies īstenībā pieejamāko to mūzikas žanru īstenībā šeit sadaļā, bet, ko mēs vēlamies pasniegt ar šo, mēs vēlamies pasniegt to, ka viss vienkāršākais ir viss tas labākais iespējams, jā. Tātad tā, 1, 2, un kad es teikšu 6, uzreiz mācat. 1, 2, 1, 2, jā. Slow motion. Jā, aiziet. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ārā. 1, 2, 1, 2, 1, 2, jā. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, stop. Labs. Šito es sāku saprast. Beidzot, es no jums dabūju. Kā labi? Jā, kolosāli. Jā, beidzot. Vot šito es sāku saprast. Zinies, man jums ir jāsaka, beņķi attēlot, teiksim, koreogrāfijā, tas ir visprastākais. Un kuru arī ar savu darbību, iespējams, manā vadībā vai kāda cita, jūs varētu arī atspoguļot savā ikdienā. Un tas ir. To izzīlēs tas, kurš to sapratīs. Tā, Mārtiņ, tagad varēsim to dziesmiņu, mūsu visiem sekotājiem nodziedāt, jo viņi tikai ir dzirdējuši tevi. Jā, bišķiņ uz leju, un bišķiņ šādi, ir. Un tas ir tikai mazs punktiņš īstenībā darba burtnīcā, kas atbilst arī, teiksim, tautisko deju koreogrāfiju. Jā, tas ir pieņemam. Jūs, Artūr, varētu tā kā tur nostāties. Nē, Arčī, redzi, katram ir jābūt uzreiz virzītam no. Redzi, mēs stāvam. Redzi, tev ir jābūt tā. Redzi, pacēlumam. Bišķiņ tuvāk. Tuvāk. Jā, klausat mani. Mēs paceļam 3,7 sekundē šādi. Jā, visi skatāmies taisni. Un pēc tam esi sveiks. Šitā. Labdien, esiet sveicināts, man sauc Mārtiņš Krismans. Mēs vēlējāmies... Nefotografējot. Nedrīkst. Labi. Mēs vienkārši vēlējāmies pajautāt īstenībā par esošo situāciju. Tu pienāksi kādreiz citai. Jā, labi, sarunāšu. Jā, Artur, tu nekļūdies nekad. Es tādu kā tevi nekad neesmu sapratis, Artur. Pilnīgi es neesmu sapratis. Es esmu... Labi zini. Domāt vajag. Domāt, ka kaitīgi. Vajag. Tas šeit. Viņi pazīst? Labāk nebūtu zināt. Pazīst? Saku. Es, kas jums vēl vecumdienās sagaidīju. Uz 4. stāvēšana. Jā, drūpošais smieties no mums. Tam neviens jau nesmēja. Neviens Jūs nedējiet savu ceļu, tāpēc man... Vienkārši. Man nav. Vecozēni ir jāmēģina. Jā, es par to nešaubu. Tāpat neiet uz bukti barakti. Jā, bet mēs vienkārši vēlamies parādīt, kā tas ir kopējistiski, teiksim, ceļveikli. Es skaties, ja ģitārs pavadījumā. Jā. Neatvainojies, es tā nedarīju. Dažreiz varbūt tas cilvēks darīt. А чё ты фотоешь, блядь, меня? А чё он фотоет меня? Мне похуй вообще. Чё он фотоет? Вопрос, ответ. А почему он фотоет меня? Не надо это? Все, больше не будет. Так пусть стерет тогда. Где они? Стер кадр, найди и сотри при мне. Что? Там нет вашего фото. Есть. Я уже стер. Есть. Ты как ты стер? Что ты пиздишь? Не надо материться. Найди, чтобы я видел мой кадр. Понял? Вот и все.
Так не надо врать. И что? Все, разве что это? Больше нету. К сожалению. А вам не нравится фотографироваться? Artur, nenodod tikai sevi. Lūdzu, lūdzu, nenodod sevi. Lūdzu. Lūdzu, Artur. Ну как? Ну что скажете про клип? А мне сейчас зуба нету. А что так сделал? Не, один вопрос. А вы хотите бутик? У нас есть бутики. Сам себя узнал или не узнал? Varat maizīt? Uznал сам себя? Конечно. Nu, как же, как же. Vat, mīļie draugi, vat, ko sauc par RDR TV. Un tātad arī turpmāk arī mūs arī vērojat. Noteikti cerams, ka nebūs garlaicīgi. Это Дар ТВ. Смотрите. Смотрите. Aksel, no kuras tu skolas esi? No Rīgas valsts pirmās gimnāzijas. Nu, un kā tavu ēnu diena ar RDR TV? Bija diezgan labi. Jā? Jā. Kā Gritsmans? Arī labs. Kāpēc tu tieši pieteicies pie RDR TV? Nu, gribējās kaut ko interesantu. Pavadīt šo dienu. Nu, bija interesanti. Jā, protams. Super, paldies tev. Kāpēc tu pieteicies tieši ar RDR TV? Nu, nezinu, man brālēns, kur ieteica, lai es arī braucu, un tad pēdējā dienā attapos, jo īstenībā jau bija skolā, un tad skrēju uz staciju. Un kā tev šī pavadītā diena? Lieliski. Satiku visu, ko gribēju. Ļoti jauki. Labi, tad iesim pie nākamā. Tie paši jautājumi, no kuras skolas, kāpēc tieši pie mums pieteicies? Rīgas šās veiktā un pieteicos. Kaut kas savādāks, interesants. Un kā patikās vispār? Ļoti patika. Kas tev patika? Viss pilnīgi interesanti bija. Labi, paldies. Nākamais. Kā tevi sauc? Rainis. Un no kurienes tu esi? Rīgas teiks vidusskolas. Un kāpēc tu pieteicies tieši pie mums? Vispār visi RDR TV video liekas tādi baigi interesanti, jā, un gribējās pamēģināt, kā ir. Kāds ir. Un kā ir? Baigi labi. Labi. Tā, un Lūcija, jā? Jā. No kuras skolas? Rīgas vakar ģimnāzija. Un kāpēc tu tieši pieteicies pie RDR TV? Tāpat intereses pēc. Un kā bija interesanti? Jā, patiešām patika. Laimīgi, ka buču Gritsmans Kā vispār Mārtiņš? Nu, normāli, viss kārtīgi. Kā Mārtiņš, atraktīvs puika? Pārāk, nedaudz par daudz. Labi, paldies. Un Toms, tu arī no Tukuma, jā? Tukuma Andrēs pamatskolas. Jā, kāpēc tu tieši pieteicies pie sekot ēnu dienās ar RDR TV? Nu, es gribēju pavadīt interesantāku dienu jums, un vismaz dienā varēju paņemt un jums izklaidēties. Nu, kā bija? Ļoti forši. Vēl nāks nākošais gads? Nu, protams. Ko es varbūt ieredzējis un cerējis, varbūt tas ir pat vienkāršāk nekā jūs spējat iedomāties. Ja? Ar savu darbību, ar savu visu to, ko tu uztver par lietas esamības iespējamību. Ja? Un tas nav būtiski, kas tu esi, kur tu esi un cik tu esi. Galvenais, ka tu esi. Un tas ir arī viss. Jā, galvenais, ka tu esi. Es nerunāju par sevi. Jā, labi. Kādam citam, arī raugoties ar šo, mēs saprotam, ka RDR TV būs kopā ar jums arī nākamā. Lūdzu, tas jums un tas jums. Un tas jums, RDR TV, Mārtiņš Gritsmans, speciāli priekš jums.